Ir vasara, ir jūlijas uz beigām. Nu, pat bija Annas diena. Nu, man mamma bija Anna, man oma bija Anna, mammas māsītes bija Anna, un kaimiņiem bija Anniņas tante. Nu, man mamma nebija tik laimīgs cilvēks, jo viņai vecāki ielika klāt ne tikai Anna, bet viņai Annas dienā bija arī dzimšanas diena. Nu, pieaugušam un vecam vispār ir viena auga, lielākai daļai. Bet, nu, bērnam, viena svētka pazuduši bija. Un tad ir tādi neapmierināti cilvēki. Vispār jau bērnam vārdu var dot tad, kad jūs viņu ieraugat šai pasaulē. Un tad viņš pats pateiks, kuru jā un kuru nē. Tikai nevajag lūdzu no romāniem. Mums pašiem ir vārdi. Stipri. Tiešām stipri. Bet tā lai dzird. Un tā var redzēt uz ielas, pasākumos, kad sauc to bērniņu, bet viņš nedzird, viņam ir ielikts aplams vārdiņš. Un tad tas bērniņš izaug liels, un ar viņu kaut kas notiek, un viņam tā doma atnāk, nē, viņa tā nesauc, viņam vajag citu. Un kad cilvēks ir pieaudzis, ja viņš sajūt, ka vajag, tad to vārdu vajag nomainīt, ticiet man. Un ja vajag, nu tad tā šķirtā vīra uzvārdu arī nevajag valkāt līdzi, vienalga, cik vienkāršs un skaists likās tas uzvārds. Gribat sākt jaunu dzīvi, lūdzu sakārtojiet arī vārdiņus un uzvārdiņus. Tam ir nozīme. Tās nav pasakas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ko mēs šodien pasakam, kā mēs to pasakam. Un kā es te vakar teicu savai meitai, nu ieguglē visumā to savu vēlmi, un tad pienāks brīdis, un tev atnāks tas, ko tu tik ļoti vēlies. Arī tāda sīkumiņa, tāda maz dāvaniņa. Jā, šodien tiku pie jaunas brošas. Kuldīgā bija Liepājnieki. Tautiska, jā, ar dzintaru, jā. Un kāpēc ne? Var saspraust gan lakatu, gan šauli, nu, var uzliekt lakatu uz pleca, ja tas plecs no rīta ir iesāpējies, kad ir vairāk gadu. Un arī ne tik daudz gadu ir jūtīgāki cilvēki, kas jūta, ka lietas nāks un tur iesāpās, vai tur čīkst, un tad uzklājāt to vilnas seģenīti, to taču var dabūt, un tad ir tā broša, kur saspraust. Nu tā jau tas tika lietots. Saspraust, nevis piešūt. To var variet, to var mainīt, un beigās izrādās, ka to drēbiem mums tik daudz nevajag. Un vispār mums vajag daudz, nu daudz jau var redzumu, teica kādreiz. Nevajag daudz. Agrāk vēl, nu tas ir cik agrāk, pirms pandēmijas. Lai man nervi beigt, jāskrien iepirkties. Un tad saliek kaudzēm pilnus skāpjus un visu laiku bļauj, ka nav ko vilkt mugurā. Kā tas ir nervi beigt? Nu tas, ka cilvēks nav apmierināts ar sevi, bet labprāt grib vainot citus. Tad tie nervi ir beigti, jā. Daudz, kas faktiski viss ir atkarīgs no mums pašiem. Un to galviņu, nu, meditēt man tā laimi iemācījos 3 gadu vecumā, tāds, ka man liek stūrī, nu, tāds meiteņu kārts Emīls biju. Man gan mamma teica, ka pa lielo muti es agru sāku runāt. Man izskatās arī bija ko teikt. Un stūrī sēžot, es iemācījos meditēt. Tas nozīmē nedomāt nemaz. Izjust vietu, laiku, apkārtni, vienkārši ļauties, ko tu jūti. Nebija man bail tai stūrī nemaz. Tāpēc arī man nekad no tumsas nav bijis bail. Es vienmēr mēģinu darīt. Un jums arī iesaku. Ja jums atnāk tā doma, ka vajadzētu darīt, tad beidziet šaubīties, ejiet un izdariet. Un tad jau redzēs, vajag jums to, vai nevajag, vai izdosies, un pa lielam pirmā reizē izdodās visiem. Tikai tik daudz pļāpāt nevajag.
pilnīgi pietiek, ka es un viņš un mēnestiņš to zina. Nu, tie labie teicieni agrāk. Atceraties, sirdziņumos jums ir viss tas, ko Omītis teica, tikai varbūt jūsu mammas to negribēja dzirdēt. Un bija tas paudžu konflikts, jo galvu jauca arī komunistu mācība, ja? Kad cilvēks tie galvenais noteicējs, nu nav gan. Un kad cilvēks tā kā var upes griezt tā, kā viņam vajag, nenosanāca nekā. Un vai vajag? Mēs nevaram pret dabu iet. Mēs esam niecības dabas priekšā. Vēja mātes un zemes mātes priekšā mēs tiešām esam niecības. Mums tik ir jāiemācās būt pateicīgiem, kas mums ir dots, un mēs tādi vēl ne tuvu esam. Un ir aizmirsuši par šo. Paldies! Par godu un goda prātu, kas ir ļoti svarīgi, un par to iekšējo inteliģenci, ko nevar nopirkt ne par naudu, ne ar izglītības dokumentiem. Tā ir jaunāk no ģimenes, no audzināšanas, no senčiem. Esiet tik mīļi, skatieties dziļāk, nebrauciet pa virsu. Un nav pat svarīgi, cik maksā jūsu ūziņas vai zābaciņi, svarīgi, lai jūs tā justos ērti. Un tad mācieties no tiem jaunajiem, kas humpalās apģērbās vienkārši brīnišķīgi. Un jaunā paudze prot no nekā uztaisīt kaut ko, un kas to liedz citām vecuma grupām. Es domāju, ka neko. Domājiet, mums ir amatnieki. Viena daļa šodien bija Kuldīgā, un ir tik ārkārtīgi interesanti. Es jau drīkstu reklamēt. Nu tad tiku pie ziepju trauciņa. Vai nav skaists? Kārtīgi rūdīts lielos grādos, nav nemaz trausls, un Latvijā taisīts īsti latviskais egļu zaļais. Daugmales bites. Esat dzirdējuši? No viņas arī nopirku. To bišu Jāni. Tie mazie kukainīši ir ļoti daudz un dažādi. Ne visi viņi dzīvo stropos, viņi ir visapkārt, un ņemiet vērā vēl ir kukainīši, kas arī ir bitēm rada, kas mums ir ievest ar visādiem augiem, visādiem bagātnieku vestiem lielajiem klumpiem, lielajiem kokiem par dārgu naudu, bet tur iekšā ir savests mums pilns maliņas. Nu, klimats arī nomainījies. Un skatieties, labības lauki, viena daļa jau ir novākta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs klimata izmaiņas nāks Latvijai tik ļoti par labu, bet, nu, mīļie, būs daudz jāstrādā. Nevar jūs iepriecināt, nekāda slinkošana te nebūs, un tas nozīmē, ka daudzos laukos jau tagad, augusta sākumā, var iesēt brokoļus, puķkāpos un stādīt, un oktobra beigās un oktobra vidū jau noņemt, jo tiem kāpostiem nevajag karstumu. Un tajā laikā rudenī nav jau ar to kāpostu balteņu. Un kāpēc gan mēs nevarētu tā paškot ar poļi? Šobrīd šis laiks ir jāizmanto, un mums cilvēkiem ir jāmācās piemēroties šim laikam. Nekur jau neliksimies, tepat uz zemes vien būsim, lai mums izdodas godāt zemes māti un būt Dievam pateicīgiem, ka mēs esam šeit, Latvijā.